Modes dizainere Natālija Jansone ir daudz dzirdēta un daudz redzēta Latvijas publiskajā telpā. Ar modes industriju saistīti cilvēki arī zina labi viņas tērpus un to panākumus. Ja cilvēkiem palūgtu nosaukt kādu latviešu modes dizaineru, visdrīzāk daļa neiedziļinoties arī nosauktu Natāliju Jansoni. Un tas tikai tādēļ, ka pasaules slavenās modes dizaineres Natālijas Jansones dzīves stāsts ir veiksmīgas integrācijas Latvijas sabiedrībā spilgts piemērs. Ne visi zina, ka Natālija Jansone ir dzimusi, augusi un mācījusies Krievijā, un mācījās viņa Sanktpēterburgas austrumo filoloģijas fakultātē. Bet 1990. gadā Natālija Jansone atbrauc uz Latviju, jo aprecējās ar latvieti. Es saprotu, ka no sākuma jāizmāc valoda. Un tad es aizgāju uz kaut kādiem kursiem, un tajā laikā tie kursi bija ļoti, manuprāt, bija vāji, tāpēc, ka varbūt nebija tik daudz cilvēku, kurie gribēja vienkārši kursos mācīties. Es pat cik esmu filoloģis pēc izglītības, tad man, protams, liekas, ka šausmas vienu mēnešu, vienu tur kaut kādu tikai mācīt vienu to pašu lietiņu, tas bija, pa garu, pa vāju, un tad es izdomāju, ka es pati iesēdīšos pie grāmatām un izmācīšos pati. Pateicoties savai neatlaidībai un, protams, arī ģimenei, Natālija veiksmīgi integrējās. Toreiz cita ceļa nebija, jo gan politiskā, gan ekonomiskā situācija Latvijā bija sarežģīta. Tagad, pateicoties Starptautiskās migrācijas organizācijas realizētajam Eiropas trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda projektam Drošība un tolerance imigrantu veiksmīgas integrācijas priekšnosacījumu Latvijā, sievietes, kas pārcēlušās uz šejieni, veiksmīgi var integrēties Latvijas sabiedrībā, apgūstot gan valodu, gan kultūru. Bet atgriežoties pie Natālijas Jansones dzīves stāsta, jāatzīmē, ka viņas ceļš uz savas vietas sabiedrībā atrašanu nebija no vieglajiem. Sanktpēterburgā pabeidz Austrumu fakultāti, koriešu valodu, filoloģijas fakultāti. Es atbraucu uz Latviju, es domāju, viss, tad es iešu uz ārlietu ministru. Es atnācu un teicu, ka viss, jums jāņem man darbā, pat cik citi cilvēki Latvijā nav ar tādu izglītību, vienkārši es esmu gatava strādāt un ņemiet man. Protams, ļoti nobrīdies, bet paņem tā kā sekretāri. Principā es saprotu, ka uz to laiku ar koriešu valodu meklēt te bija kaut kā pāragru. Un pēkšņi viena no pazīstamiem piedāvāja darbu burda modeni, un tad es aizgāju uz modeļu skolu, bišķiņ pamācījos modeļu skolu, pēc tam man pieņem tajā burda modeni, un tad vēl pēc tam bija nepieredzināts modes asamblēja, kur es arī jau man meitenes modelis pasaules piedalīties kastinga, un tad man paņem visur, un tad sākās arī tāda modeļu perioda. Bet tomēr es par koriešu valodu neaizmirsu, un tad aizsūtīju vēstules uz Korea Foundation arī, lai tomēr es gribēju pabeigt to lietu, ka man tā ir, ka ja iesākt, tad vajag darīt līdz galam. Un aizbraucu uz Koreju, uz universitāti, mācīties vēl papildināt koriešu valodu zināšanas. Un paralēli vēl vienalga strādāju par modeli, tāpēc, ka tas tomēr arī tas bija mācības un viss, un vajadzēja kaut kā dzīvot. Bet tomēr man vienalga vēl atkal uz to maksas pusi. Un es izdomāju, ka kāpēc es gribu visu laiku kaut ko pārtaisīt, ka varu pašu sākumu uztaisīt kaut ko tas, kas man patīk. Es atgriežos, un tieši bija attaisīts koriešu konsulāra nodaļa, un tad es sāku arī palīdzēt konsulātu, bet paralēli uztaisīju savu pirmo kolekciju no tiem audumiem, ko nopirka Koreja, un uztaisīju skati. Arī pateicoties, piemēram, vienas modes māksliniecei, kur ir Žanete Auziņa, viņa piedāvāja piedalīties kopā ar viņu skatē. Un tad tā bija pirmā skati, no kura pēkšņi cilvēki sāk pasūtīt apģērbi. Pat cik cilvēki pasūta un nopērk, tas noteikti, ka ir vajadzīgs. Tā sanāca, ka Latvija bija tā vieta, kur modes dizainere Natālija Jansone, zinot viņas talantu modes industrijā, varam apgalvot, atrada sevi. Arī emocionālā ziņā viņa jūt ļoti spēcīgu saikni ar mūsu kultūru, dabu un pilsētām. Cesija, man liekas, ka vispār priekš maniem tajā laika bija, kur ir Latvija, Cesija. Uz Gaujas mālu un nezinu, tie visskaistākas vispār vietas. Un tad man noteikti, es pirmoreiz aizbraucu uz Ķīnu, es atceros, kā es gribēju atbraukt un aiziet uz jūru, pastaigāties pa jūrmalu.
un tad aizbraukt uz Cēsiju, man pilnīgi pat zosādi aizgāja. Un tad es aizbraucu vēl uz 3 mēnešiem uz Koreju, uz Pasaules Expo izstādi, un tas diezgan bija, tāds laika periods, kad es nevarēju runāt latviski, bet man bija līdzi žurnāls. Un tad vienkārši no pirmās lapus līdz pēdējais daudzreiz izlasīju, un tad es pēkšņi, tas bija tā kā leciens uz augšu, un es atbraucu, es labāk runāju latviski nekā vispār pirms tam. Pēkšņi tā valoda tā kā attaisies vaļā. Tā valoda ir, un kad sāk domāt, un tā parasti arī saka filoloģija, ja tu sāk domāt cita valoda, tad tā valoda jau ir gandrīz vai pat kabatā. Filmēšanas dienā mēs viesojāmies latviešu dizaina un dzīves stila veikalā Rīja, kura koncepta idejas autore ir Natālija Jansone, un tas pretendē kļūt par telpu, kur vienviet rodama mūsdienu latviešu dizaina esence. Jau pasaulē atzītu vietējo dizaineru darbi un spožākais amatnieku veikums visplašākajā Latvijas geogrāfijā. Veidojot veikalu piedāvājumu, Rīja komanda savā ziņā darbojušies kā mākslas izstāžu kuratori, atrodot labāko un unikālāko katrā no Latvijas reģioniem. Natālijai šķiet ļoti iedvesmojoši latviešu tautas tērpi. Nenormāli skaisti arī tās dziesmas svētks laikā, kad meitenes, man liekas, ka visu Latviju paliek vēl 100 reizes smukāk, tad, kad meitene ir vienkārši taisnas māc kaut kur aizies speciāliem tiem cepurīžiem vai vainagdziņiem, kad ir savādāk grima. Viņi pilnīgi cilvēks paliek tāds, kāds viņš ir, un viņš ir skaists. Dāba, visas tas krāsas, man bieži vien saka, ka man pat tumši, bet man tieši patīk zemes krāsas. Cik zeme ir krāsas, tās pašas sūnas. Un tad ir koku, piemēram, stumbra krāsas ir 100 000, un visas tas nianses ir tieši tik skaists, ka viņi ir pustoņi. Plus, tas nav brūna krāsa. Brūnai krāsa ir miljonas, kaut kāds toņus var atrast. Un tas ir viskaistākais. Lielā mērā integrācijas process ir un būs atkarīgs no pašiem cilvēkiem, no viņu vēlmes iekļauties sabiedrībā. Viss sākās no mīlestības, un tā mīlestība vispirms priekš seviem. Ja, piemēram, cilvēks atbrauc un slikti jūtās, ka viņš negrib nekur iet, nevar ar vienu tur parunāt, nav draugus, tad, ja tu sev mīli, tad mēģina arī kaut kā, ja cilvēks, tiešām sāk mocīties, tas nozīmē, kaut kur nepietiek arī priekš sevim tā mīlestība, un priekš arī, ja tu sev nemīli, tu nevar samīļot citus. Un tad, ja izaudzina vispirms to mīlestību priekš seviem, ja tev ir slikti, tad dar kaut ko, un tad samīļo sev, izmāc savu galvu ar valodam, un ar cilvēkos, ja tu sev mīļi, tu samīļos jebkuru cilvēku, un tad mīļi vispirmo, ko tu satiek, es nezinu, varbūt tu seži liela māja, un tev ir apkopēji, un viņi ir Latvija, tad samīļo viņi, sāk runāt, sāk iepazīstināties, tur runā veikalos, runā ar cilvēkiem, vienkārši iepazīstinies, mēģina. Un kad cilvēks staro arī tā mīlestība, tad arī pie viņu cilvēka nāk, kad es braucu uz pasaules izstādēm, man ļoti tāds lielais lepnums pateikt, no kurien. Tāda valsts, kur varbūt ne visi zina, bet viņi ir maziņa, bet ar savu valodu, ar visu, un tad es stāstu vienmēr kaut kādu tādu ekskluzīvu lietu. Es nesen satieku vienu ķiņieti, kura teica, bet tev ir tāds ļoti latviskas apģērbs. Es principā biju tik priecīga, kā arī tās krāsas, un tā tad ir, tad ir kaut kur, tas ir labi.